Pirmā problēma, kas vēstures nozarē būtu jārisina, būtu sinerģijas ar publisko vēsturi un akadēmisko. Izprast, ka abas lietas ir vienlīdz svarīgas un atrast kopsaucējs, kā mēs, kā ļoti neliela vēsturnieku kopiena, šo kopā risinām. Pirmā problēma vēstures nozarē, vēstures zinātnes nozarē, manuprāt, kas būtu risinām, tā ir struktūru reforma. Skaidra, saprotama, ar vīziju, mērķiem, uzdevumiem formulēta struktūra reforma. Manuprāt, tas ir pirmais uzdevums. Jo, ja mums nav ietvaru, tad mums nav skaidrs spēles laukums, mums nav skaidri noteikumi, un līdz ar to mēs spēlējam haotiski. Un, manuprāt, tieši tas varētu būt viens no iemesliem, kāpēc mums nozarē šobrīd neiet. Mums ir daudz problēmu, mums pietrūkst finansējumu, mums nav skaidrs, no kurienes finansējums rodas vai kur tas pazūd, kas to apēd, kur ir kaut kādi bremzējošie mehānismi. Kura problēma vēstures nozarē būtu jārisina kā pirmā? Šodien populārākā bija nepietiekamais finansējums, protams, kas parādījās visur, bet pa lielam, es domāju, vajadzētu kaut kā to fokusu skaidrāku dabūt visam tam sarunām, kas bija dienas garumā, un domāt par kaut kādu vēstures zinātnes stratēģiju, tad kādi spēlētāji, kas ko dara, kā sadarbojās, kādi produkti tiek radīti, vai ir kaut kādas prioritātes, vai visi dara visu, un, teiksim, kaut kādu, mēģinot šā visa lielā jūkļa, ja mēs tā vienkārši runājam, kas te izskanēja, mēģināt kaut kā fokusēties kādiem konkrētiem darāmiem darbiem un rezultātiem. Pati galvenā problēma ir tas, ka Latvijā joprojām mēs neesam samierinājuši zemes vēsturi ar tautas vēsturi. Un mums ir ļoti daudz, kas jādara, lai mēs saprastu, ka šīs valsts un zemes vēsture nav tikai latviešu tautas vēsture. Līdz ar to pašu mēs īsti neesam ienākuši 21. gadsimtā. Tātad, ko es pētītu, ja man būtu neierobežot laika un naudas resursi, un es varētu nedomāt par to, kāda tēma būs tāda, kā lai saka, ejošāka priekš grantiem un priekš darba pieteikumiem. Es noteikti pētīju 905. gada revolūciju. Tā ir man pirmā mīlestība vēsturē, jo es savu bakalaura darbu rakstīju par Latviešu sociālistu revolucionāru partiju, kas bija pirms tam tā Sociāldemokrātu savienība. Un man tā 905. gada revolūcija bija, liekas, vienkārši fantastiski interesanta tēma. Bet tagad es pilnībā pētu 20. gadsimta otro pusi, bet es ļoti gribētu kādreiz pie tā atgriezties. Ko es pētītu, ja man būtu neierobežoti laika un naudas resursi? O jā, es laikam veltīt šos resursus tam, lai beidzot pievērstos laikam manai lielajai mīlestībai, proti viduslaiku Livonijas tekstu un raksta kultūrai. Un, ka es varētu šo laiku veltīt patiešām nesteidzīgai šīs mīlestības pārdzīvošanai kopā ar viduslaiku manuskriptiem, kur glabājās ne tikai Latvijas valsts vēstures arhīvā, Latvijas Universitātes akadēmiskajā bibliotēkā, bet arī citās Eiropas krātuvēs. Kaut vai tepat mūsu kaimiņos Igaunijā, piemēram, Tallinas pilsētas arhīvā un citur. Tas būtu laikam tas pats galvenais, jo man ir skaidrs, ko es gribu izdarīt. Man vienīgi pietrūks, laika un naudas. Diemžēl. Ko es pētītu, man būtu neierobežot laika un naudas resursi. Es droši vien atgrieztos pie laika pirms Latvijas valsts dibināšanas, pie 20. gadsimta sākuma, tajā skaitā pie 1905. gada, kas joprojām nav adekvāti analizēts Latvijas vēsturē. Ja man būtu neierobežot laika un naudas resursi, es noteikti vairāk pievērstos lokālai vēsturei, mazo vietu izpētei, un tās salikt kopā šiem lieliem vēstures notikumiem, konceptualizēt, kas noticis Latvijā, Eiropā, pasaulē, bet caur mazajām vietām, caur konkrētu māju, dzimtu un cilvēku vēsturēm. Kuru vēstures notikumus gribētu redzēt savām acīm? Es varbūt gribētu kaut kādu nākotnes notikumu drīzāk redzēt pēc tāda laika posma, kad, ko man reāli nebūs lēmts, diemžēl, piemredzēt. Kuru vēstures notikumu es gribētu redzēt savām acīm? Ļoti labs jautājums. Es tagad domāju, jo ir tādi, kas būtu interesanti viņus redzēt, bet tad varbūt viņi nav tāda situācija, kur tu gribi būt klāt, jo tur kaut kas slikts notiek. Bet laikam es domāju, lai cik varbūt tās banāli tas nebūtu, bet es gribētu redzēt 18. gada 18. novembri. Kuru vēstures notikumu es gribētu redzēt pats savām acīm?
Es pieļauju, ka es gribētu redzēt Rīgas atbrīvošanu 1909. gada 22. maijā, lai gan, ņemot manu sociālo izcelsmi, man varētu būt liela personiskie riski. Savām acīm visticamāk es tomēr gribētu redzēt 1918. gada 18. novembri visu pirms un pēc, jo ko tie cilvēki runāja, kā viņi tai lietai ticēja, kādas bija tās nākotnes ambīcijas, tas ir tas, ko es tiešām gribētu redzēt. Es gribētu redzēt un piedzīvot to brīdi, kā kalpo ierodas Romā un satiek pāvestu Inocentu III.